Riekstiņš, pusīte tikai. Tāds mīlīgs nosaukums. Vāverīte, pusīte, ko? Dāmas un kungi, dārgie skatītāji, esiet sveicināti, man ir tas gods teikt. Jaunākajā Maximas veikala ekspertu sezonā šī ir 4. sezona, un, draugi mīļie, jūs jau redzat izkārtojumu. Bišķiņ citādāk viss izskatās. Tāpēc, ka šī jaunā sezona būs, pilnīgi citādākā, savādākā gultnē. Iepriekšējā sezonas mēs esam meklējuši mūsu veikalu ekspertus, un šī sezonas ietvaros mums būs jānoskaidro starp 4 cilvēkiem, ieskaitot arī mani, Lauri Zalānu, kurš ir ultimate veikalu eksperts. Iepazīsimies ar šīs dienas viesiem. Madara Kjūkucāna, dāmas un kungi. Tālākais krēsliņš ar 2 apburošiem viesiem un šī šova dalībniekiem. Nancija Garkalne! Un Jānis Pētersons! Un ir arī 4. viesis, jeb Lauris! saimnieks, tas ir Lauris Zalāns! Zini, ka ir tāds vispār pasaules čempionāts gaisa ģitārā? Jā? Ir tāda lieta, Nopietni? jā. Varbūt tev vajadzētu piedalīties. Wow, varbūt. Bet forši, ka jūs esat atnākuši ciemos pie manis. Jā, ļoti skaisti. Mums ļoti patīk. Jā, mēs ķipa esam draugi, bet tāpat laikā mēs cīnīsimies savā starpā. Kā jau Kā draugi. Kā citādi mēs noskaidrosim to čempionu? No tādāms un kungi, ok, tā kā es teicu, ka mēs nezinām uzdevumus, jā, tad man liekas būtu īstais moments aicināt studijā to aploksni ar konkrēto šīs dienas uzdevumu. Aploksni! 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 Ir aploksni! Es jau nosaukumu nesaprotu. Planogramma. Man bija jāsaka. Tāda planogramma. Ok, klausieties, kas tas tāds ir. Katram pārim tiks iedots produktu plāns. Kāds plāns? Tātad, skaidrojam jau šajā mirklī, jā? Tad katram pārim tiks iedots produktu plāns. Gan jau vēl viena lapiņa, kur ir rakstīti produkti. Jā, labi. Tātad tev produktu Es tā domāju, plāns jā. iedots, jā? Ko Maksima darbinieki saņem, lai zinātu, kādā secībā ir jāsakārto produkti plauktos. Ja? Tāds plāns. Produkti plauktos būs jākārto no cenu līdera jaunumu saraksta. Tajā šobrīd ir pievienojušies 500 jauni lielo zīmolu piedāvājumi. Es jau vispār paliku tikai pie tā, kad iedod produktu plānu. Kas tur bija tālāk? Tātad tev pēc tā plāna Mums būs labi ies! Tu varēsi vēlreiz lasīt, tad Jānis tad darbosies. Ja? Kāds ir uzdevums? Tas jau nebija uzdevums. Jā, tas bija intro. Es teicu, Nancija. Jau, ja? Es esmu pamanījis vienu lietu. Kad tu ēd kaut ko un tev garšo, tad ir prieks. Vienkārši kaut kāds Es parādu, kāda tev ir dēļ. Visu laiku turpāk. Komandā viens no dalībniekiem izvieto produktus plauktā, bet otrs paskaidro to pareizo secību, izmantojot to planogrammu, ja produktu izvietojumu plānu. Dalībnieks, kurš pilda plauktu, nedrīkst redzēt planogrammu. Tātad tu lasīsi, piemēram, un Jānis kārto, bet viņš nedrīkst skatīties, tu viņam tikai stāsti, kur kas kā. Savukārt viņa komandas biedrs savā paskaidrojumā nedrīkst minēt produkta nosaukumu vai zīmolu. Vēl sarežģītāk. Tātad to tur zilo pa kreisi, tā kā vecmama, kas stāsta kaut kas, kad jānoliek. To tur no tā plaukta paņēma. Jā, apmēram, jā. Uzvar komanda, kura visātrāk piepilda visu plauktu. Postskriptum tālāk ir par katru nepareizi novietot produktu un pateiktu produktu vai zīmolu vārdu, laika rezultātam nāk klāt 2 sekundes. Tad visu uz laiku. Pirmie šo uzdevumu veica Jānis un Nancija. Lai jums veicas! Lai veicas! Planogrammu! Tu esi gatava? Jā. Aha, 3. Tagad. 2, 1. Lielā šokolādes kaste, 2 gabali. Nē, nepareizā. Uz galda stāv, zilā krāsā. Jā, 2. Plakans, 2 gabali tādi. 2 gabali, ņem 2 gabali. Jā, 2, jā, vēl vienu, ņem. Jā, liec vienu tur. Jā, otru tur. Jā, ļoti labi, met zemē. 3 gabali ar baltu vāciņu, ko smērē uz maizes, tāds brūns masa, tāda ļoti garšīga vāverītes. Tur varētu būt kaut kādā tēmā. Tā, šitas vai ne? Nu, nē! Tālāk meklē to tur, kur pa vidu rieksts saldums ir tāds
kastītē. Nē, pareizais. Arī tur ir rieks. Tā, es vispār viņu neredzu te. Rieks pa vidu. Rieks pa vidu. Šokolāde augšā, karamela apakšā. Ļoti garšīgs. Nu, kur tāds ir? Tāds brūns. Tu teici vāverītes. Pagdieniņ, brūns ar baltu vāciņu. Uz baltmaizītes smērē. Ātrāk līdzīgs, bet nav tas. Nutella. Jā, 3 gabaliņi, 3 operatīvāk. Šitais. Pagaidi. Jā, liec blakām. Un tālāk tas otrs ar riekstu pa vidu baltā paciņā 2 gabali. Super. Tālāk ir tāds mīgs kā mākonīts, kurā tu iekodies. Pirmais ir oranžā krāsiņā, un pēc tam 2 zaļas. Rarlauva. Jā. Rarlauva viens, jā, liec tur blakām rarlauvu. Tālāk liec vienu cibrits, jā. Un tad liec vēl blaku šito maziņo, maziņo, jā. Nepareizi. Ar feisiņu, jā. Rieksti ar ādiņu zaļi. 2 paciņas. Tad ir atkal vāverīšu tēma, tāds kā riekstiņš, pusīte tikai. Tāds mīlīgs nosaukums. Vāverīte, pusīte, ko? Konča tā ir. Viņai apakšā ir karamelīte. Jā. Šitais. Nē, kastītē, kartona kastītē, jo uz otra galdiņa. Tā. Es nevaru sakoncentrēties. Šogeteni, jā, šokolāde. Lazalon. Tālāk iet ninīte, rozā 4GB nākamajā plauktā. Tālāk 5 uz zilā krāsā ninītes, jā? Stāst tālāk. Ātrāk, jā. Tad būs tas, ko tu ņemi pirmais brūnais tāds krēms, veselīgs, tipa našķis, ko smērē. Veselīgs. Tumši brūnie 4. Jā. Jā. Tumši brūnie 4 un 3 pēc tam gaiši brūnie. Yes. Zalāts nekad tik ātri neizdarīs. Pareiz. Hop. Tas lēns. Nekad nedomāju, ka zalāns ir lēns. Beidz. Trīs, tagad 3. Nevajag būt ātram. Tālāk jāliek aizvaidzīgi 2 paciņas. Tas no Kurzemes, es nezinu, kas tas ir. Kas uz paģirām nevienam negribas. Jā, ko nevienam negribas. Kuri tie varētu būt šitie? Tādi viņi ir latviski ar baznīcas, kas ir baznīcās tornīs. Zvans, jā? Kikaragū! Gailis? Jā! Tālāk jāliek tie aizvaidzīgi, kas ir tur. Arī 2 paciņas. Sūķenis, ko mēs saucam. Sūķenis. Labi, ejam uz nākamo rindu. Tālāk ir jā. Mēs telepātiju. Bet jāliek 2 tornīšos pa 2. Super, tālāk ir mērcīt, sarkan mērcīt. Man tik grūti koncentrēties. Tā, vēlreiz. Kas vāverēm garšo, bet ir sāļš. Jā, un tev uz galda tādi ir zili. Bet ir sāļš. Zili. Johaidī. Pirmais ir ar dzelteno, otrais ir ar oranžo. Nē, šitais nav pareizais, pagaidi. Jā, tas toči nav pareizais. Ar dzelteno mini zupīte. Zemiņa ķirsona brīnumiem būs saldumiņš, kā kobru sauc līdzīgi, ne, bet... Čūska. Jā. Odze. Skaties, kas tur ir tāds? Čūska? Kas tev atgādina čūsku? Šitas te mambas? Jā, 2 gabaliņas, ja varētu dabūt. Kas tā pa krāsi? Nē, tas nav pareizais. Šitas ir dzeltenais pareizais. Un vajadzīgs ir vēl oranžais ir vajadzīgs tas, kas ir produkts virsū, kas tur ir. Nē, tāpat zupīt. Nē, tur mums ir 2. Nē, ir jābūt vēl. Nav. Ir jābūt vēl. Tā tūlīt jau laiks būs, paga! 4 zaļie. Jā. Pagaid, vēl to tie būs jāieliek, ja? Jā. Blakus šokolādes tiem Merci. zemesviekstu krēmiem, tu ieliec tos visus 3. Un tad aiziet 2 šitie te. Jā, prīmā. Viss? Jā. 2, tur bija jābūt 2, tur bija 2 blakus jābūt. Jā, ar tevi varu iet cīņā. Jā! Parādi, kā Tu vispār neiespringi. Nē, es ļoti iespringu. Man bija ļoti grūti koncentrēties īstenībā. Kā bija nosaukums šitam? Planogramma. Planogramma. Ir Labi, man potenciāls. liekas, mēs uzvarējām. Ir potenciāls. Jā, ejam noskaidrām rezultātu? Man nedaudz vēl, bet ejam. Ejam noskaidrām rezultātu. Nē, kā jums gāja? Kā jums gāja? Mums gāja. Orsi lēni. Ne, bet izrādījās to, ka godīgi. nedrīkst, piemēram, teikt par šokolādi, ka tā ir šokolāde. Nu, Jā, protams. nevis izrādījās, bet Es to nevarēja. Jā. Ļoti labi, Tu man liekas, tad skaidroji? mēs taču esam uzvarējuši. Ļoti labi gāja Nancijai. Man gāja ļoti slikti. Ne, bet mums bija prikals tāds, ka mēs tieši pirms tā uzdevuma mums tāds uzsvērsam stratēģiju, un viņš man diezgan labi pats izskaidro. Un viņš vēl skaidro to, ka nevar nosaukums un to lietu teikt. Man bija
tāds ok, un pēc tam mēs beigās viņš sauc vienkārši visu. Katru vienkārši sauc. Ņem šokolādi, ņem keluksus, ņem tos bērnu. Bet nenormāli ātri. Labi, bet bija ātri. Bet jūs paši zināt, cik jums ir laiks? Un tā? Nē, mums jūs neko nepateica. neko nepateicat. Nē, mums neko arī nepateica. Bet jums būtu kauns, tā kā, ja cilvēks rīt ietu garām šim plauktam un tur būtu jūs uzvārds, ka jūs viņu sakarāmējāt? Nē, absolūti nē. nē. Masterpiece, tas bija pilnīgs. Bija lieliski. Ja es iet tādam plauktam garām, Tu man visu būtu- paņem. Nē, man būtu tāds, let's go, who did that? Give me the number. Hello, who's the artist? Mums nav nekādu šaubu, mums gāja fantastiski, ļoti labi. Jā, bet mums ir šaubas par to, vai mēs vinējām. Jā, jo man vajadzēja iedzināties vairāk noteikumus. Varam, jā? Nē, es vienkārši Ew, ieņemu šo paga. uzvarētāju Nu, pozu. kā mums liekas, kas te vinēja? Nu kas, nu mēs? Nē, man arī liekas. Es domāju, ka viņi jā. Nē, Jā, man jau ir skaidrs. Nu, ņemam ārā un lasam, kas tur vispār ir sanācis, ok? Tātad, uzvarētāji. Paga, tu redzēji? Paga, stop. Es neredzēju, bet kāpēc viņi ir Tātad, pirmie? nu, parasti pirmos, nu, tā kā sāk no otra gala, saproti? No Tipa trešā, sudraba. trešā, otrā, Man pirmā. jau bija, man bija cerības seja. Jā, Uzvarētāji Nancija un Jānis ir 5,37. Tas bija jūsu darbības izpildes laiks, un 14 sekundes ir kā sots. Jā? Paga, mēs uzvarējām? Kopā ir Mēs zaudējām. 5,51. Mēs Tu redzēji rezultātu? uzvarējām! Man tā liekas. Un Madara un Lauris ir 9,10. Es kaut ko Ko? nesaprotu. Vinējām! Mēs vinējām! Uzvars! Tā ir mūsu uzvaras dēļ. Tu atnāci Par pie šitām dēļu vinētājiem jāpieliek. sēdēt, vienkārši Mēs 9 minūtes darījām to uzdevumu. 9 minūtes, cik mēs? Kā? 5,5. Bet mums ir tikai 2 soda sekundes. Malači! Ļoti labi! Tātad jums ir- principā ir neizšķirts. Bet jums bija, Kā nē? mums bija uz Labi, es iešu, kvantitāti, jums bija uz kvalitāti, jā? Nu, Lauri, nu es nezinu, kā mēs šo salāpīsim. Nu, var Es esmu šokā. pagāt. Es tagad sapratu labāko Tur vēl kaut stratēģiju. kas Vajadzēja aploksnē visu ir vienkārši iekšā. iemest iekšā tajā plauktā, savākt visas soda sekundes, un mēs būtu vinējuši. Nē, bet es Es tiešām no- esmu šokēts. Bet jums Es- būs es iespēja nezinu, revanšēties ne šajā epizodē, nākamajā. Bet tad, nu, atcerieties, kurā komandā jums ir kā. jābūt. Viens. Bet vispār jāatrenējās. Malači. Vispār Varētu Malači ir nesaukt uzvarējis ciem. draudzība un Nancija un es. Ja? Nancy. Tad jūsu draudzība ir uzvarējusi. Jā, mūsu draudzība bija spēcīgāka šoreiz. Labi. Viss mēs liekam komatiņus šai epizodei. Tas nozīmē, ka mums ir uzvarētāji. Pirmie punktu ieguvēji šajā epizodē ir Jānis un Nancija. Pelnīti aplausi. Malači tiešām pelnīti aplausi jums. Bet mēs nākamajā epizodē revanšēsimies. Jo nākamajā epizodē mēs atkal šādā sastāvā tiekamies, kā mēs sākumā pašā minējām. Tad visa 4. sezona ar šīm fantastiskajām sejām. Jānis, Nancija, Madara un Lauris. Tā kā tiekamies jau nākamajā epizodē. Paldies, ka skatījāties šo īkšķi uz augšu, subscribojam Maximus YouTube kanālu, dalāmies ar šo videoklipu un mēs aiziesim pa Jūs arī varat draudzīgo pievienoties. izrunāties aizskatuvē. I was elected to lead, not to read, veci. Par katru nepareizi no... Vienkārši nevar izrunāt. Paldies, kas Tā ir klausa krāmēja. nākamajā epizodē.